Sveicināti! Mani sauc Elvis Plācis. Attiecīgi, es pastāstīšu arī par savu amatu, līdzīgi kā mani kolēģi. Tikai ļoti iespējams, mans amats ir mazāk zināms lielākajai daļai no cilvēkiem. Attiecīgi, es ikdienā strādāju kā tehnoloģiju un risinājumu arhitekts Accenture. Un tādā ļoti vienkāršā valodā mans darbs ikdienā ir atbildēt uz klientu jautājumiem, tad kurš šī programmēšanas valoda vai risinājums vai tehnoloģija vai mākoņu pakalpojumu sniedzējs būtu pareizā izvēle viņu specifiskajā scenārijā. Un tur nav viennozīmīgi viena pareizā atbilde. Katra situācija ir unikāla, un tas arī ir šis mans darbs pielāgoties šīm klienta specifiskajām vēlmēm un ierobežojumiem un izvēlēties viņiem ērtāko risinājumu, ņemot vērā visas viņu specifiskās prasības. Bet pirms tā īsumā pastāstīšu arī par sevi. Tātad īsumā man ir vairāk kā 10 gadu pieredze IT nozarē. Es savu karjeru uzsāku ļoti stereotipiski formālajā veidā caur maģistra grādu datorzinātnē. Un šobrīd es strādāju Accenture Enterprise platformas specifiski nodaļā. Un pēdējos 4 gadus nosacīt brīvajā laikā es pasniedzu lekcijas IT studiju programmās RISEBā un TSI augstskolās, kā arī nedaudz viesojos tieši šajā vietā RTU pie pirmkursniekiem pasniedzot līdzīgas veida lekcijas arī viņiem. Kā jau var noprast pēc mana amata, tas nav amats, ar ko tipiski cilvēki sāk, bet tas ir viens no amatiem, kur cilvēki mēdz nokļūt savā karjeras laikā, kāpjot pa šīm stereotipiskajām karjeras kāpnēm. Attiecīgi, es pie šī amata nokļuvu nosacīt šādā veidā. Es sāku savu karjeru līdzīgi kā stāstīja Krista, kā backend programmētājs. Precīzāk, es biju datubāžu izstrādātājs un DevOps inženieris. Attiecīgi, es strādāju ar datiem un ar attiecīgo infrastruktūru un koda piegādi. Tālāk kļuvu par pieredzējušu programmētāju abās šajās specialitātēs. Un tad, mainoties laikiem un tehnoloģijām un amatiem, auga arī mana pieredze, un tālāk es kļuvu par datu arhitektu, DevOps arhitektu un mākoņu pakalpojumu platformu arhitektu. Attiecīgi, strikti specializējoties tieši šajā backend programmēšanas izstrādē, bet, protams, strādājot kopā ar visiem pārējiem kolēģiem dažādos projektos, apguvu pamatprasmes visos pārējās nozarēs. Un tā ir daļa no lietām, kas ir nepieciešama, lai strādātu kā tehnoloģija arhitekts. Man ir jābūt drusciņ kā šveicis nazim, kā kabatas nazim. Man ir jāsaprot, kā strādā viss kopējais process, kā darbu veids visi pārējie iesaistītie amati. Jo es viennozīmīgi neesmu eksperts visā. Un es arī nekad tajā nebūšu. Bet man ir jāsaprot, kā šo visu lielo bildi salīmēt kopā, kā viņu pielāgot tādiem ļoti praktiskiem ierobežojumiem, kas ir klientiem. Galu galā klientu budžeti ir ierobežoti, klientu vēlmes ir specifiskas, termiņi ir fiksēti, un tad attiecīgi mans darbs ir izplānot, kas attiecīgiem klientam un attiecīgai komandai, kas izstrādās, tad ir šis nepieciešamais rāmis, kurā strādāt. Un tā man ir jāizprot gan to, kā notiek projektu vadības process, gan to, kā notiek programmēšana, testēšana, dizaina izstrāde, paša programmatūras koda piegāde un arī vēlākie posmi ar klientu atbalstu un sistēmas uzturēšanu. Attiecīgi, man ir jāskatās uz šo bildi nosacīt no klienta puses un jāsaprot, tad, cik šī kopējā bilde izmaksās, cik daudz laika tas paņems un kādā laika posmā tas ir izdarāms. Jo, protams, dzīvē mēs esam piesieti ļoti daudziem praktiskiem ierobežojumiem. Nevienai kompānijai nav bezgalīgs budžets, un nevienai kompānijai nav bezgalīgi daudz laiks gaidīt uz kaut ko, kas viņiem ir nepieciešams. Attiecīgi, viņiem ir noteiktā laikā, par noteiktu budžetu jāpanāk viņiem vēlamā gala situācija. Un tad šis arī ir iemesls, kādēļ es teiktu, ka nav viena labākā vai pareizākā programmēšanas valoda, ar ko sākt, jo amati un situācijas ir dažādas. Un līdzīgi arī nav viena vai nosacīt labākā veida, kā noteikti sistēmu uzbūvēt. Ir noteikti pamatprincipi, kas ir jāievēro šīs arhitektūras un dizaina izstrādes laikā, bet tas viss atdurās pie iepriekš Antona minētajiem ierobežojumiem, piemēram, uz mērogojamību vai sistēmas drošību, piemēram, izstrādājot sistēmu vai dizainējot sistēmu. Mazumtirgotājiem ir jāņem vērā citi ierobežojumi, kā piemēram izstrādājot sistēmu, kas tiek izmantot valsts pārvaldē vai veselības aprūpē. Katra no šīm sistēmām nāk ar saviem ierobežojumiem, gan no likumīgiem ierobežojumiem, piemēram, uz datu glabāšanu vai datu apstrādi, gan arī uz ļoti praktiskiem. Piemēram,
tie paši skeneri, kas ir veikalos, ir daudz un ir katrā veikalā, un viņiem visiem kaut kādā veidā ar šīm kompānijas iekšējām sistēmām ir jāsadarbojās. Attiecīgi, katra no šīm lietām tiek dizainēta atbilstoši tam, kā viņi tiks pielietota. Un tad mans darbs ir saprast, kurā brīdī, kura tehnoloģija vai kurš risinājums ir klientam pareizā izvēle. Un šī atbilde mainās gan no klienta izmēra, gan no atvēlētā laika posma, gan arī no komandas, kas to izstrādās, gan arī, protams, klienta ambīcijām, vēlmēm un esošajām attiecībām. Jo, kā iepriekš Antons arī minēja, mākoņu pakalpojumu sniedzēji ir dažādi, un nav viennozīmīgi viens labāks par citu. Katram no viņiem tipiski ir savi plusi un mīnusi. Un noteiktās situācijās kāds no viņiem mēdz būt labākais, bet klientam arī ir savas attiecības ar šīm kompānijām, kuras arī ir jāņem vērā. Tāpat kā ir noteikta komanda, kas to izstrādās, kurai ir noteikta pieredze, kas ir gadu laikā iegūta ar noteiktām programmēšanas valodām vai noteikta veida sistēmām, kas arī ir jāņem vērā. Un tad, attiecīgi, šie divi amati, kurus es klasiski pildu, ir tehnoloģija arhitekts, kurš ir cilvēks, kurš to dara projekta laikā. Kad projekts jau ir uzsākts, es esmu tas, kurš parasti šo procesu tur noteiktā nosacītā rāmī no tehniskās puses un palīdz vadīt vai vada izstrādes komandu, lai šī sistēma tiktu ieviesta tādā veidā, kā tas tika sākotnēji paredzēts. Un risinājuma arhitekta amats ir ļoti līdzīgs, bet tajā pašā laikā atšķirīgs. Šis ir amats, kas šo plānošanu veids pirms projekts ir uzsākts. Attiecīgi projekta pārdošanas laikā mans uzdevums tajā laikā ir novērtēt darbietilpību, cik daudz laiku, cik daudz cilvēku šādu projektu izstrādē vajadzēs, kuras tehnoloģijas izmantot, kāds būs šis sākotnējais augsta līmeņa dizains, pēc kādām prasībām klientam šo visu vajag izstrādāt, to visu apkopot, reizē ņemot vērā to, ka tas viss maksā naudu. Attiecīgi ir jākonkurē arī ar citām kompānijām. Tā ir daļa no projektu pārdošanas procesa, ko mēs visi vai kā lietotāji, vai kā Latvijas iedzīvotāji varam redzēt dabīgi, arī ar valsts iepirkumiem uz, piemēram, IT sistēmām. Šis process ir publisks, ir publiski iepirkumi, kur piesakās vairākas kompānijas, attiecīgi vairāk risinājuma arhitekti izstrādā savus piedāvājumus, un attiecīgi kompānija vai valsts institūcija pieņem lēmumu, kurš no šiem ieviesējiem šo projektu veiks. Tad, attiecīgi, šis ir mans darbs šo novērtējumu veikt. Noteiktās tehnoloģijās, noteiktā rāmī, jo, kā es iepriekš minēju, es neesmu eksperts visur, un es arī nekad nebūšu eksperts visur. Tādēļ arī liela daļa no darba ir sadarboties ar citiem cilvēkiem, kas ir eksperti citās jomās, un panākt vēlamo gala rezultātu. Bet tad turpsim īsāk par to, ko tieši dara sistēma arhitekts, kas ir viens no amatiem, kas ir zem tehnoloģija arhitektūras. Kā jūs iepriekš varētu redzēt, man iepriekšējā amati bija datu arhitekts, piemēram, vai DevOps arhitekts. Tie visi ir amati zem tehnoloģija arhitektūras. Arī mans amats no viena projekta pie nākamā mainās, atkarībā no tā tieši, kuru daļu no sistēmas man ir jāplāno. Attiecīgi, visu mūžu ir jāmācās un jāpielāgojas visam, kas mainās. Tad mani klasiskie pienākumi ir tehnisko prasību definēšana, attiecīgi tiešā veidā izmantot savas komunikācijas un konsultanta prasmes runājot ar klientu, jo klasiskākajā variantā klients nebūs cilvēks, kurš ir, piemēram, ar IT izglītību. Attiecīgi, viņiem IT termini un principi nebūs zināmi. Attiecīgi, uzklausīt to, ko viņi vēlās, kā viņi vēlās, lai tas izskatās, ko lai tas viss dara, un tad to visu pārtulkot tehniskā valodā, lai programmētājiem vai, piemēram, mazāk pieredzējušiem programmētājiem ar šo visu būtu vieglāk strādāt, un viņi saprast, no kura gala tam visam ķerties klāt. Tālāk tā ir arhitektūras izstrāde, kas notiek vairākos līmeņos ar augstu un zemu līmeņu arhitektūru, iekļaujot visu pilno ciklu no tā, kā šī sistēma pati tiks uzbūvēta, līdz tam, kur viņa tiks novietota, kā viņa tiks uzturēta un cik ilgu laiku viņa, piemēram, paredzēts lietot un par kādu naudu, piemēram, tas viss tiks darīts. Tālāk šīs ir tehnoloģija izvēles, kas ņem vērā visus iepriekšējos aspektus. Jo, domājot praktiski, mājaslapu mēs izstrādājam vienā veidā, lietot mēs izstrādājam citā veidā, bet, piemēram, iekšēju banku sistēmu vai integrācijas sistēmu starp dažādām citām sistēmām. Katru no šīm lietām mēs izstrādājam atšķirīgi. Attiecīgi mainās tehnoloģijas, mainās piegādātāji, mainās ieteikumi. Katrai situācijai tie ir unikāli. Un apvienojot šo visu, tiek izveidotas vadlīnijas un standarti, tā, lai
projekts gala rezultātā, tad, kad tas tiek ieviests, izpildīt to, ko klients patiešām vēlās, vai ko viņam ir nepieciešams izpildīt. Piemēram, Eiropā šobrīd lielai daļai no sistēmām viena no tām populārākajām regulām būtu vispārējās datu drošības regula, kas ierobežo to, kā dati tiek apstrādāti un glabāti. Tad daļa no mana darba ir iekļaut šo visu iekšējās vadlīnijās un standartos, lai programmētāji veicot savu ikdienas darbu, kā daļu no procesa garantētu to, ka tas viss atbilst šīm regulām, un lai nebūtu tā, ka šo sistēmu galā uzstājas, un viņi ir neatbilstoši regulām, attiecīgi, piemēram, atnāk auditors šo sistēmu auditē, un kā audita rezultāts ir tas, ka šī sistēma nav izmantojama, jo, piemēram, viņi neatbilst noteiktām Eiropas vai Latvijas vai jebkuras citas valsts, un jebkura cita veida ierobežojumiem. Tad tā ir daļa no procesa izstrādē, kurā ir iekļaut tipiski ļoti daudz cilvēki. Un tādēļ tas ir šīs vadlīnijas un standarti, kas ir nepieciešami, lai šo visu spētu organizēt. Tālāk ir šīs sistēma integrācijas, kas ir kā daļa no visam reāla biznesa procesa, kad klients strādā vairākās sistēmās. Ir klientam tipiski publiskā sistēma, ko, piemēram, var redzēt viņa gala lietotāji. Piemēram, ja mēs atveram jebkuru interneta veikalu vai jebkuru, piemēram, mazumtirgotāju, piemēram, šī paša Rimī, ko iepriekš pieminēja, interneta lapu vai lietotni, mēs esam viņu gala lietotāji. Attiecīgi, tā ir gala lietotājiem paredzētā sistēma. Un mēs varam būt pavisam droši, ka šo sistēmu, ko izmantojam mēs, viņi iekšpusē paši neizmanto. Viņiem pašiem ir savas sistēmas, kas atbild par to, kā, piemēram, veikt šo visu loģistiku, plānošanu, cilvēku resursu pārvaldību un vispārējo. Bet šīm sistēmām galu galā ir jākomunicē savā starpā. Šīs arī ir šīs sistēma integrācijas, kas nodrošina šo drošo datu pārraidi no vienas sistēmas ar vienu mērķi pie citas sistēmas ar citu mērķi. Un klasiskos gadījumos, jo lielāka komanda vai jo lielāks uzņēmums, jo vairāk šādas sistēmas un šis vislielais cikls izveidojos par tādu ļoti milzīgu zinekļu tīklu, kur sistēmas komunicē savā starpā. Un tas kļūst aizvien kompleksāk un kompleksāk. Un tad tehnoloģija arhitekta daļa no amata pienākumiem arī ir šī komandas konsultēšana un atbalsts. Attiecīgi, kā es iepriekš minēju, ja risinājuma arhitekti iesaistās vairāk tieši pārdošanas procesā, tad tehnoloģija arhitekti tā izstrādes laikā. Un tad tajā daļā mans darbs ir konsultēt mazāk pieredzējušus programmētājus, kā tieši noteikts praktisks ikdienišķas lietas atrisināt, tā, lai viņi iekļautos termiņos, iekļautos tajā, kā tas viss tika plānots, un lai galā klients būtu apmierināts ar to, ka tas viss tika izdarīts laikā un vēlamajā budžetā un tā tālāk. Un reizē tādā veidā arī apmācīt jaunos programmētājus, kā noteikta veida funkcionalitāti vai arhitektūra tiek ieviesta un kāda ir šī praktiskā lieta. Jo viena no lietām, ko liela daļa no cilvēkiem varbūt nezina, ir programmēšanas valodas, bet vienu problēmu programmēšanā var atrisināt gandrīz bezgalīgi daudz tehniskajos veidos, vieglākos, mazāk vieglos. Un noteiktās situācijās kāds no šiem risinājumiem varētu būt arī labākais. Un tad viena no svarīgākajām lietām ir atpazīt, kurš kurā brīdī un tādā praktiskā, ļoti tādā ikdienišķā līmenī. Un tā ir daļa no mana darba tieši šīs lietas pastāstīt programmētājiem. Tālāk ir sistēmas kvalitātes nodrošināšana, par ko pastāstīja arī Jānis iepriekš kā par testēšanu. Šajā gadījumā no kvalitātes nodrošināšanas puses es skatos uz to, vai šis kopējais process iekļauj visu, kas ir nepieciešams, piemēram, no regulu vai standartu un vadlīniju daļas. Un tālāk jau darbs tiek nodots tālāk cilvēkiem, kas vada tieši testēšanas procesu. Bet pati pēdējā daļa, bet viennozīmīgi ne mazākā, ir strateģiskā plānošana, kur kopā ar klientu ir jāsaprot, piemēram, klienta izmaiņas biznesā. Neviens bizness nestāv uz vietas. Bizness vai nu aug, vai dilst, vai varbūt nosacīt stagnē, bet stagnē ar noteiktiem iemesliem vienmēr. Un klientam ir savi mērķi un ambīcijas, kā attīstīt biznesu vai kā to mainīt. Un tas arī veido tālāk tehnoloģiskā stratēģija. Kādas sistēmas tiks izstrādātas, kuras sistēmas varbūt tiks aizvietotas, kuras sistēmas tiks pārtaisītas, kurām, piemēram, sākotnēji bija nepieciešams atbalsts tikai vienā valstī, pēkšņi klients vēlās paplašināties uz vairākām valstīm un jāmaina ir sistēmas arhitektūra, lai varētu šo sistēmu, piemēram, tulkot vairākās valodās,
un to efektīvi piegādāt. Attiecīgi, tā ir daļa no šīs strateģiskās plānošanas, reizē iekļaujoties arī klienta budžeta un laika rāmjos. Būtu drusciņ tālāk par to, kādām īpašībām būtu jāpiemīt, lai cilvēks varētu būt labs IT projekta arhitekts. Ir jābūt plašai un padziļinātai tehniskai pieredzei. Tas ir diezgan viennozīmīgi, un tas ir varbūt viens no iemesliem, kādēļ cilvēki, augot karjerā un varbūt mainot amatus IT nozarē, nereti atdurās starp diviem amatiem, kas ir vai no tehniskais arhitekts vai projektu menedžeris. Tehniskais arhitekts vairāk fokusējās tieši uz tehnoloģiju un to, kā šī sistēma tiks izstrādāta, un vada šo procesu no tās puses. Projektu menedžeris vairāk šo visu vada no cilvēku resursu puses, jo kādam arī ir jāparūpējas par to, lai cilvēkiem būtu viss, kas nepieciešams pieejams, lai visiem būtu darbs, un lai ikdienas komunikācija un plānošana komandā noritētu efektīvi. Tipiski tehniskie cilvēki šo darbu nereti nemīl darīt, un daļa attopās pie arhitekta amatiem, bet viennozīmīgi abi amati ir nepieciešami, lai šo kopējo procesu virzītu pēc iespējas efektīvāk uz priekšu. Nākot reizē ar tehnisko pieredzi un tehniskajām zināšanām nāk arī sistemātiskā domāšana, strateģiskā plānošana. Ir jāspēj aptvērt klientu pilno situāciju, kopējos mērķus un ierobežojumus, un dēļ tā ir jārodās diezgan labai biznesa izpratnei, kā tieši, jo bez būtības klients nevēlās izstrādāt sistēmu sistēmas pēc. Viņi vēlās izstrādāt sistēmu, lai atrisinātu noteiktu problēmu biznesā. Un tad, attiecīgi, arhitekta darbs ir saprast biznesu, izplānot risinājumu, kurš atbilst tam, ko klients vēlās un var atļauties un izdarīt laika posmā, un to piedāvāt klientam. Attiecīgi, tā arī nepieciešama ir laba komunikācija un līderu prasmes, jo viennozīmīgi tajā brīdī, kad mēs redzējām pie Kristas prezentācijas IT atalgojums, var aptuveni arī noprast, cik tas pasākums izmaksā klientam, ir īpaši tajā brīdī, kad, piemēram, projektā ir 10, 20, 30, 50, 100 cilvēki. Šie apjomi mēnesī vai gadā kļūst astronomiski. Un ne pie viena klienta nevar aiziet un palūgt, piemēram, 1 miljonu. Attiecīgi ir jāvar to visu pasniegt tā, lai klients to spētu saprast un saprast, par ko viņš maksā. Tādēļ komunikācijas prasmes ir vienkārši nepieciešamība. Bez tā šo darbu vienkārši praktiski nevar veikt. Un attiecīgi dēļ tā, ka katrs klients ir savādāks, ir jāspēj pielāgoties un ir jābūt izpratnē arī par risinājumu drošību un attīstību un atbilstību visām nepieciešamajām prasībām un valstiskajiem standartiem. Un kā jau kurā amatā, kurš ir vairāk varbūt saistīts ar plānošanu un dizaina daļu, ir jābūt ļoti labām spējām dokumentēt un pāraudzīt procesus. Jo galu galā, ja sistēma, ko es dizainēju vai kur es izstrādāju arhitektūru, es galā tehniski varētu pats arī izstrādāt, bet, kā man patīk ikdienā teikt, viens nav karotājs, tipiski ir vajadzīga komanda, un lai šo visu pastāstītu katram cilvēkam individuāli, tas vienkārši aizņems pārāk daudz laiku. Attiecīgi ir jāprot to visu dokumentēt tā, lai to saprastu komanda, un tālāk, lai klients to spētu pārņemt un lai kāda cita kompānija, piemēram, uzturēt. Un attiecīgi šī iemesla dēļ arī ir jābūt izpratnē par projektu komandas un vadības zināšanām, tīri, lai neizveidotu plānu vai arhitektūru, ko vienkārši realitātē neviens nevar novadīt un neviens nevar izkontrolēt. Nedrīkst palaist garām praktiskas lietas par to, ka jo vairāk cilvēki, jo vairāk ir nepieciešams process, kas to visu pārvalda, un kādam tas viss ir jāizplāno tādā veidā, lai tas būtu izdarāms. Tas arī ir mans ikdienas darbs, ārpus augstskolas lekciju pasniegšanas, un liels paldies par uzmanību. Tas arī būtu viss no manis. Paldies. Un tad jautājumi no auditorijas ir, par ko tu gribēji kļūt skolas laikā? Visticamāk jau, ka tas nebija gluži tik specifiski, kad tu esi par sistēmas arhitektu. Jā, viennozīmīgi. Arī IT studijas kā tādas nebija man vienīgā potenciālā izvēle. Pirms es uzsāku studijas, es apsvēru ideju studēt farmāciju vai datoriku. Galā es noslēdzos par labu datorikai, jo tajā gadījumā abi darbi bija labi apmaksāti, abi darbi man interesēja. Galvenais iemesls, kādēļ es izvēlējos IT, bija dēļ šīs dinamiskās vides, jo katrs klients ir savādāks, tehnoloģijas mainās, viss ir mainīgāks. Man šī profesija likās dinamiskāka.
Bet praktiski minot par sākotnēju amatu, es sāku ļoti, ļoti stereotipiski. Es vēlējos būt programmētājs. Jā, un tad jautājums arī, kas no tā, ko tu vidusskolā mācījies, ko tu tā vari izcelt, ka tas tev tiešām noder ikdienā? Angļu valoda viennozīmīgi man noder ikdienā, jo, kā jau iepriekšējie kolēģi visi minēja, man darba diena pārsvarā sastāv sapulcēs ar klientu vai iekšpusē kompānijā. Attiecīgi tā viss ir komunikācija un valodas prasmes viennozīmīgi tajā noder. Ārpus tā izteikti matemātiski loģiskā domāšana, jo arhitektūras izstrāde ir kā viena liela puzle. Attiecīgi to salīmēt kopā ir diezgan daudz jādomā, bet loģiskā domāšana ļoti palīdz to visu izdarīt pēc iespējas efektīvāk. Paldies. Un tad trešais jautājums ir, te ir tā kā specifiski par e-veselību, bet es droši vien tā paplašinātu. Tu tā kā pāredzi visu to izstrādes posmus un kā viss strādā. Kā tev liekas, kāpēc mums bieži valstī tā gadās tā kā ar e-veselību vai kaut kāds, piemēram, valsts izglītības informācijas sistēma, kas nav ļoti draudzīga lietotājiem? Kurā galā varbūt ir tā problēma? No praktiskās puses es teiktu, ka tā kā es esmu arī pats sarājis valsts projektos, tikai ne Latvijas kontekstā, es teiktu, ka liela daļa no problēmas varētu būt ļoti laba ideja sākotnēji plānošanā, nevar būt tā veiksmīgākā izpilde. Diemžēl mēs neesam ne pirmie, ne vienīgie, kam ir šādas problēmas, ne pasaules, ne Eiropas mērogā, bet tipiski tāda līmeņa problēmas sākās pašos projekta sākumos, tad, kad tiek vai izsludināts šis pieteikums vai sākotnējais arhitektūras princips, tiek kaut kas būtisks palaists garām, un tad tipiski jo vēlāk šīs izmaiņas tiek veiktas, jo tas viss dārgāk izmaksā, jo vienkārši vairāk ir jāpārbūvē. Paldies tev!